Kā uzģenerēt Facebook ierakstu ar mākslīgo intelektu? Mēs izmantosim ChatGPT 4 Max versiju, un es tev parādīšu, kāds ir jāuzraksta prompts, jeb uzdevums mākslīgajam intelektam, lai saņemtu tieši tādu Facebook ierakstu, kā tu vēlies. Tātad mūsu uzdevums sastāvēs no vairākām daļām. Pirmā uzdevuma daļa ir nodefinēt, kādā ādā ir jāiejūtā šim te mākslīgajam intelektam. Šī gadījumā viņš ir sociālo mediju satura eksperts, jo mums ir vajadzīgs eksperts, kurš uzraksta mūsu tātad sociālo mediju saturu. Tad mums ir uzdevums izveido Facebook ierakstu. Tātad tas ir tas uzdevums, ko mēs viņam dosim, un tad mums ir jāiedod detaļas, kam šis te ieraksts ir domāts pašnodarbinātajiem un mazajiem biznesa īpašniekiem. Un tad pēdējais daļa ir mums ir jāiedod detaļas par to, kam tad ir jābūt šajā ierakstā. Un mēs uzdosim uzdevumu uzrakstīt ierakstu ar 5 iemesliem, kāpēc ir vērts iemācīties taisīt reklāmu tekstus un vizuāļus ar mākslīgo intelektu. Kad uzdevums uzrakstīts, spiežam Enter. Un kā mēs redzam, uzģenerētais teksts ir diezgan kvalitatīvs. Pašnodarbinātie un mazie biznesa īpašnieki, uzmanību! Vai esat jau izmēģinājuši mākslīgā intelekta tehnoloģijas jūsu reklāmās? Ja ne, šeit ir 5 iemesli, kāpēc jums vajadzētu sākt to darīt jau šodien. Efektivitātes uzlabošana. Mākslīgais intelekts var ātri izstrādāt aizraujošu un pārliecinošu reklāmu tekstus, atbrīvojot laiku jūsu citām biznesa vajadzībām. Radošas vizuālās idejas. Mākslīgais intelekts spēj radīt unikāls un aizraujošs vizuālus, kas palīdzēs jūsu zīmolam izcelties. Kā mēs redzam, mākslīgais intelekts varbūt izlaiž kādu burtiņu vai trūks kāda mīkstājuma zīmīte, bet tas ir super efektīvs veids, kā tad mēs varam ātrāk radīt gan idejas, gan ierakstus, kas palīdzēs mūsu auditorijai izvēlēties mūs kā savus sadarbības partnerus.